Sveiki, sveiki! Nu, mums ir vēl viens piemērs. Šoreiz iesaistām faktoriāli. Pierādīsim, ka divu pakāpe PN ir mazāks par faktoriāli, ja N ir vismaz 4. Nu, tad mēs sāksim ar to, ka mēs aplūkosim, ka pirmajā pieejamajā gadījumā, kad N ir 4, tas tiešām tā arī ir. Kreisā puse 2 ceturtajā, C4 nevis 1 tātad ir 16. Labā puse 4 faktoriāls, tas nozīmē 1 reiz 2 reiz 3 reiz 4. Tas ir 24. Kreisā puse noteikti ir mazāka par labo pusi šoreiz. Nu tad, cīs bāze, tad mums ir induktīvais pieņēmums. Eksistē tāds naturāls skaitlis k, ka divu pakāpē k noteikti ir mazāks par k faktoriāli. K, protams, ir lielāks vienāds par 4. Un tad mums ir induktīvā pāreja. Gadījums, kad n ir vienāds ar k plus 1. Un man parasti patīk sākt ar to pusi, kas ir mazākā. Šoreiz pārsviedīšos uz kreiso pusi. To būs bijis vienkāršāk pamatot, jo esam pieraduši, ka mēs visu laiku uztaisām kaut ko mazāku, mazāku, mazāku. Nu tad 2 pakāpē k plus 1. Jā. Tas ir 2 reiz 2 k tajā. Labās puses izteiksme mums ir vienkārši k plus 1 faktoriāls, kuru var pārtaisīt šādi k plus 1 reiz k faktoriāls. Un mēs jau zinām, ka k faktoriāls ir lielāks par 2 pakāpē k. Tāpēc gatavs jau mums ir pa pusei. Un vēl mēs zinām to, ka k ir lielāks vienāds par 4. Tāpēc mums k plus 1 ir aizstājams īstenībā ar 4 plus 1, tad 5. Un tas noteikti ir vairāk par 2 reiz 2 pakāpē k, kas mums ir tā pati kreisās puses izteiksme. Un tas ir darīts. Mēs esam atraduši loģisko paskaidrojumu ķēdi, kā rezultātā labā puse ir lielāka par kreiso pusi. Secinājums: tā kā 2n tajā ir mazāks par n faktoriāli, gan pie n ir 4, gan katram nākamajam n, tad 2n tajā ir mazāks par n faktoriāli. Visiem n, kas ir naturāli skaidri, pieņemot, ka n ir lielāks vienāds par 4. Lūk tā. Esam pierādījuši arī ko šādu.